25 gadi. Es dažreiz tā domāju, kaut kas neiespējams, kā tas var būt. Un tam vairāk aspekti tam, jā. Pirmkārt, man liekas, priekš uzņēmuma 25 gadi ir daudz īstenībā. Es īpaši jaunā valstī, kā mēs, ja, un tā. Un dažreiz, man liekas, forši ir salīdzināt uzņēmumu ar cilvēka dzīves gājumu. Man liekas, uzņēmuma gadījumā tas gājums visdrīzāk ir tāds straujāks un tie dzīves posmi ir īsāki, un mēs jau to bērnību un pusauģu gadus esam sen pārlaiduši. Un šobrīd es teiktu, Galantus ir tādā ļoti tādā foršā briedumā, kad ir skaidrs, kas mēs esam. Jo tā, kad tu esi, tāds bērns vai pusaudzis, tad liekas visa pasaule vaļā un vajadzētu to grābt un šito, un es varu visu. Un tad pienāk tas brīdis, ka tu tā mierīgi paskaties un saproti, ok, šo es varu, šis man padodās, tur es esmu labs. Bet vai man uz to jāskrien? Nē, man ir tas, es ar to ļoti labi darbojos, un tas man sanāk un padodās. Un vēl domājot dažreiz par uzņēmumu un par tiem gadiem, man tāds nāk prātā smieklīgs piemērs, ka es skatos savas bildes no bērnības un pusauģu vecuma, man tāda liekas šausmas, ko es tur esmu uzvilcis un kā es izskatos, bet es atceros, ka es stāvēju tajā bildē, man likās, kas par čāli, cik forši es esmu uztaisījies un cik moderns es esmu un tā, un tas tik parāda, cik tas ir interesanti, kā mēs mainamies, kā mēs ejam uz priekšu, un līdzīgi uzņēmums, ja tos 20 gadus atpakaļ mums likās, ka mēs tur, mēs teicām, ka mēs varam visu, tad tagad man vienkārši smiekli nāk, ko mēs varējām, jo īstenībā tas bija gandrīz nekas, salīdzinot ar to, ko mēs varam šobrīd. Bet kas ir interesanti, šobrīd mēs skaidri zinām, ka mēs varam vēl bišķiņ vairāk, vēl bišķiņ labāk, un ir kur iet, jā.